Sveiki! Šodien esam Kalnājos, Slampas pagastā. Ir 12. marts un paskatīsimies, kas notiek uz lauka. Tāds. Saimniecībā Kalnāja, kā redzams, sniegs ir nokusis, bet pēc satelīta datiem redzam, ka trešdaļa Latvijas vēl joprojām klāj sniegu. Šādos apstākļos, kad augstnes temperatūra vēl ir aptuveni 3–4 grādi, manuprāt, mikroelementu un auga aizsardzības līdzekļu sadaļā mēs varam darīt tikai divas lietas – novērot laukus un padomāt par viņiem. Pirmais, uz lauku mēs pavisam noteikti novērojam kopējo bildi. Vai lauks ir pārziemojis, cik labi viņš ir pārziemojis, un varbūt pat atsevišķās situācijās ir jāpieņem nepatīkama lēmuma. Otra lieta, kas ir jāizdara, noteikti ir jāvēro, vai jūsu kviešu laukā ir novērojams baltās saknītes, kas ir adītājs par to, vai augs ir pamodies. Un tikai pēc tam mēs varam jau sākt domāt par mūsu stratēģiju un pieņemt lēmumu par to, vai stiebru skaits, augu skaits uz kvadrātmetru jūsu laukā ir pietiekams, vai jūs to vēlaties palielināt, un no tā izvēlēties mikroelementu un auga aizsardzības līdzekļu stratēģiju. Manuprāt, pirmais lēmums ir jāpieņem par mikroelementiem. Pēc augstās ziemas, protams, vislabāk ir izvēlēties mikroelementus, kur saturā ir fosfors, magnīs, kas no mūsu klāstā būtu Starmax MG un Fertigofol Ultra, kas palīdzēs augiem uzņemt enerģiju, lai veiksmīgi un ātri attīstītos. Ja mēs secinām to, ka laukā ir pārāk maz šo te stiebru skaits uz kvadrātmetru, pavisam noteikti ir jādomā, kā palielināt un vairot viņus, kā viens no šādiem risinājumiem varētu būt jau pirmajos miglojumos ieplānot stabilānu vai cikocelu. Pavisam noteikti nevar nepieminēt ikarfosto, kur sastāvēja fosfors, kā ļoti veiksmīgai sezonas sākumam izmantot šo mikroelementus. Un savukārt, atgriežoties pie pavasara semināriem, kur es minēju šo te pieredzi ar humīnskābēm, noteikti iesaka arī apdomāt izmantot humīnskāpums, lai veicinātu augstnes auglību. Pēc šīs skarbās ziemas noteikti vajadzētu pievērst uzmanību mikroorganismu saturam jūsu laukos, jo parasti pēc šādām ziemām viņi samazinās. Un, lai atrastu pareizo balansu jūsu laukos, iesakam izmantot Nando Expert. Šīs pašas idejas mēs varam arī izmantot mūsu rapšu laukos, kuriem ir īpaši svarīga nepieciešamība laicīgam un spēcīgam startam pavasarī. Tikai mēs varam paspēlēties ar devām, tās palielinot. Paldies, lai jums veiksmīgs starts, tiekamies uz lauku!